Kas būs, ja jūs pārdozēsiet mušmirs, jums vajadzēs doties ceļojumā, kurā būsiet tikai jūs viens pats. Tad, kad seņu skolotāji jūs ievedīs sevī, jūs ieraudzīsiet diezgan dīvainas lietas. Jūs varat ieraudzīt savu transportu, ar kur jūs braucat pa dzīvi, jā? Un jums būs jāsaprot, cik dziļi jūs esat iestridzis mēslos. Un, lai jums kaut kas mainītos dzīvē, jā, ar šo te jūsu transportu vajadzēs braukt. Un jums vajadzēs ar viņu stūrēt, jā. Vai jums pietiks drosmes viņu izkustināt un ar viņu kaut kur doties. Tad, kad tu būsi iekāpis savā kuģī, kāds, nu, kuram tas ir, vajadzēs uzpildīt degvielu. Kas tad īsti būs tieši tev degviela? Degviela, tā būs tavu ticība. Kāda, nu, viņa tev ir, kas tev palīdzēs ar tavu kuģi kaut kur doties, jo tikai tavu ticība būs tavs kuģi dzinējs, un no tā ir atkarīgs, cik ātri tu varēsi braukt, un kāds būs tavs pieturas, un kur tu gribēsi apstāties, vai nē, tāpēc der par to padomāt. Un kāpēc tieši es uzsvēru to, kad seņu skolotāji tev liks kaut kur doties un kaut kur vedīs, kaut ko rādīs un tā tālāk, tāpēc, kad viss, kas tev ir, lai tu varētu darīt jebko, dzīvotu, eksistētu, tā ir tavu apziņa un zemapziņa. Un pārsvarā zemapziņā ir jāveic tās korekcijas, kuras tev ļaus pārvietoties, kuras ļaus tev darboties, un seņu skolotāji ir tie, kuri noteiks, kad tavai dzīvē ir vajadzīga darbība, un tieši tev vēlamā, un kur un kā tu dosies ar ko, un cik ātri tas notiks, ir atkarīgs tieši no tavas zemapziņas, un izteicos vizuāli ar piemēriem, lai tu saprastu, kas tu esi, kas ir tava apziņa, zemapziņa, un ko var palīdzēt tev seņu skolotāji, un kā viņi to var parādīt. Diezgan ilgs laiks tev var paiet, lai saprastu, kur tu gribi doties. Tad, kad tu to būsi izlēmis, seņu skolotāji ir tie, kas tev palīdzēs tieši koncentrēties uz to, uz tavu virzības uzmanību, uz kurien tu gribi doties. Viņi palīdzēs tev nokļūt pie tavu mērķi. Jāsaprot ir sekojošais. Ja tu dodies uz savu mērķi, tev ir jārēķinās ar satiksmi, jārēķinās ar to darbību, kā viņa var tevi ietekmēt un tavu apkārtni, tavus līdzcilvēks, ja, kad tavu darbību, tā ir programma. Tavu programma tev ved uz tavu mērķi, ir jārēķinās ar to, ka tu nedrīksti kaitēt saviem ceļbiedriem, saviem līdzgaitniekiem, kas tev var pagadīties ceļā, ja. Ideāls variants ir tas, lai tavs darbības iznākums un process, ja, ir tik skaists un varbūt taisns un nedaudz ar līkumiem kā šis ceļš, ja, bet primāri ir doma tāda, ka seņu skolotāji palīdzēs tev visu uzmanību veltīt tavam mērķim, tam, uz ko tu eji, un neredzēt to, kas vairāk tev notiek apkārt, ja. Vairāk vai mazāk ļaus virzīties tev, ja, pa tavu taisnu uz priekšu un neietekmēties tik daudz no tā, kas notiek apkārt, ja. Ideālais variants ir tas, ka tavam mērķim ir jābūt tai stīgai, kas ved tev taisni, ja. Nevienmēr tas var izdoties, ceļš var būt diezgan līkumains, pilns ar līkločiem un ar dažādu bojātu transportu, ja. Tēlaini izsakoties bojāts transports ir, ka tu savā ceļā satiec programmas, kuras reāli ir apstājušās, ja. Ko nozīmē programma ir apstājusies? Tas nozīmē sekojoši, kad, ja tev nav mērķa, tev nav virzības, ja, tavs auto ir vienkārši jālabo. Tev nav ar ko doties un tev nav uz kurien doties, tu reāli esi iestrēdzis, kā jau es tev tēlaini parādīju
video sākumā to lielo kuģi, ja, kurš ir mēslos, rupi sakot, no tiem mēsliem tev būs jātiek ārā, ja, un viens no taviem palīgiem, tie arī var būt seņu skolotāji, ja, un tas, cik liela ir ticība un cik lielu komfortu grib braucot, dodoties uz tavu mērķi, ja, ir šī ticība, ja, kam tu tici, ja, vai tas ir piekariņš tavā transportā, vai tie ir apkārtnes iedvesmotāji, bet pirmais, kas tev būs jāsaprot, ko tev palīdzēs seņu skolotāji, saprast, ka tev ir jātic sev, jo bez tā tavam mērķim un tavai programmai nepietiks ne degvielas, ne jaudas, ja, un tu nenokļūsi gala mērķī, tu vienkārši sabojāsies tavs transports un tavu programmu būs nederīga. Tāpēc es tev novēlu, lai tavu zemapziņu un tavu programmu strādā precīzi un tālajoši, ja, un gadījumu vajadzības pēc tev ir vienkārši jāsalabo savu zemapziņa, savs transports un jādodās un ir tev jābūt mērķim, ja, lai arī cik liels viņš nebūtu. Neviens nav tiesīgs un nekad tev dzīvē nenoteiks tavu mērķi, lai cik viņš būtu mazsvarīgs, jo tāpēc, ka tikai tu atbildi par savu programmu, par savu nosprausto mērķi un par to, cik komfortabli tu gribi uz viņu doties. Tas arī viss, nekā cita vairāk nav, un arī to parādīs tev seņu skolotāji, lai cik dīvaini tev tas neliktos, jā. Un pats galvenais, tev ir jānotic sev. Bez tā tu savu transportu nevarēsi nekad vadīt, jā. Jo tu nokļūsi vienkārši avārijā, tavu programmu cietīs, jā. Tāpēc tev ir jānotic sev. Tātad es gribu ierosināt un iedrošināt tev uz to, kad tev jāuzdrīkstās, lai tu kaut ko darītu, tev ir jāuzdrīkstās, jāsāk ar to, kad tu negatīvi nedrīkst ietekmēties pilnīgi ne no viena. Pirmais, ar ko tu vari sākt, iesāc dienu, lai atskaites punkts ir tikai tevī. Nekas pilnīgi no apkārtnes tev nedrīkst ietekmēt, jo tavs mērķis ir tavu dzīve, tavai dzīvei esi tu pats, un nekā cita bez tevis šeit nav. Un tie dombiedri, soģi, neslavs cēlāji vai iedvesmotāji, viņi nedrīkst tevi ietekmēt. Tavu ticību, kas ir tevī, tas tev, lai motivē, un seņu skolotāji palīdz tev to saprast vairāk, kas tu esi un ko tu gribi. Jā, kā jau es teicu, es atkārtošos, kad nav nozīme tavu mērķu lielumam, svarīgumam vai nesvarīgumam. Nozīme ir tam, lai tu esi procesā, kustībā, lai tavu programmu strādā, lai kāda viņa tev arī nebūtu, ar laiku viņa tev nāksies saprast. Ja tavs mērķis būs dzīvot, ja tu gribēsi dzīvot, tavā dzīvē būs jāpiedalās tikai tev pašam, jo tad tā būs tavu dzīve. Un tev savai dzīvei ir jābūt, jo nekā cita tev šeit nepieder. Tāpēc neiespaidojies tik daudz no citiem, bet vairāk vai mazāk sāc ar ticību sev, un tad jau skaties, kas tev iedvesmo, kas tevi paceļ vai kas tevi nospiež, un tikai tevī pašā ir atskaites punkts, nevienā citā. Pastāsti, kas ir ticība tev, kā viņa tev izpaužās, un vai vispārībā ir kaut kas, kam jātic? Ko īsti ticība dod man un ko ticība kā tāda vispār cilvēkam var dot? Ticību viņi var dot iemeslu dzīvot, jā. Tai pašā laikā neticība arī ir ļoti liels spēks, jā. Tu vari neticēt, bet tavā dzīvē notiks darbība, kurai būs rezultāti. Ko dod ticība? Ticība dod tev iedvesmu, jā. Tev ir jāsaprot viena lieta, jā, ka ticība no iekšienes ir
ir savādāk nekā uzspiest ticību no ārpuses, no reliģijas vai no kaut kādiem citādākiem konspektiem, ja, kur tev tā īsti neapmierina, ja. Kāpēc cilvēki ir zaudējuši ticību? Tāpēc, kad tā ticība, kas ir no ārpuses, viņa nav tavējā, tev nav caur to iedvesma, un viņi ir bezjēdzīgi, tāpēc, kad tā ticība, kas tev tiek piedāvāt šodien, viņa tev liek ticēt ar manipulējošu mērķi, tev būt tādam, kādu prasa tev ārpasaules iekārtotā sistēma, ja? Tā ir cita tēma pavisam īsti, katram ir savs tāds uzskats par to, kas ir ārpasaule un kā ietekmē viņu tev un mani, ja, un kas ticība ir vispār, ja. Primārais, ko es uzskatu, var padalīties par ticības jēgu kā tādu, ja, kad tu vari ticēt kaut vai Lego klucītim, ja tas palīdzēs rītdien tev izdzīvot. Kaut vai, ja tev būs ticība tam, kad tu rītā elpos, ja, tas priekš tevs būs daudz, jo, ja tu neticēsi nekam, tu arī neko nepanāks, nesasniegs, ja, un varbūt tev nevajag arī neko sasniegt, ja, un tev nekam nav jēga, ja. Tādā gadījumā, ja tavā dzīvē nav vispār nekam ticība un jēga arī nekam, ja, tu esi mirs. Tu esi vienkārši mirs. Eksistē tavs vienkārši anatomiskais ķermenis, ja, kurš agrāk vēl sadalīsies, un tad rodās jautājums vispār, priekš kam tu eksistē, ja. Nu, tas ir bezjēdzīgi, ja. Un kā es teicu, atkārtošos, kad tā ticība ir tikai tev īsta, kur tev dod prieku, iedvesmu, ja. Tu vari ticēt sev, tu vari ticēt krustā sistam Jēzum Kristum, tu vari ticēt satītam dzīs kamolam, ja, no kuras tu tur fragments iesa broku un ticēs, ka tev nenoskaudīs, ja. Bet rezultātā, cik liela vai maz, tā būs tev ticība, ja, un ja viņa tev palīdz un kaut ko dod tavā dzīvē, kaut vai sajūta līmenī, ja, jo tad tas ir daudz, tas ir ļoti daudz, ja. Tas īsumā tā par ticību, ja. Tāpat neticība arī ir spēks, ja, un tas ir darbības iemesls. Arī neticība ir savu veidu ticība, ja mēs to paskatāmies no tādas skatu prizmas, ja. Vai ticēt vispār kaut kam ir izdevīgi? Jā, jo ja kāds var pateikt, un ja tu saki, kad nav izdevīgi ticēt un nav nekam jēgas, ja, tad tāds jautājums, kāpēc ir vispār jēgas elpot, ja. Bet viss notiek pats no sevis tāpatās, kā šeit ir iekārtots ar iepriekšēju nodomu viss, ja. Un vienīgais, kāds tev ir pienākums, ja, ticēt sev, ticēt rītdienai un ideālā variantā ticēt savam mērķim. Un to arī nozīmē ticība, ja. Un nav svarīgi, cik tev viņa ir liela, galvenais, lai tev viņa būtu kaut nedaudz, kaut arī tik, cik melns aiznāk, jā, un tas būs ļoti labs sākums. Ticībā ideālā variantā tev ir jābūt tādai, ka to nespēj neviens no malas ietekmēt, apgāst, jā, kaut gan tu vari neprast argumentēt savu ticību, jā, bet viņai būs liels spēks, jā, jo tu neesi nevienam parādā atskaiti, tu neesi nevienam parādā pareizi gramatiski paskaidrot sevi vai savu motīvu, jā, jo tas būs tikai mirkļa skatījums, jā, kam tas ir izdevīgs vai mazāk izdevīgāks, jā. Un atgriežamies atkal pie tā, kad pirmajā vietā vienmēr esi tu sev pats, jā, un ar to vajadzētu sākt, jā, un tu bez ticības nevarēsi iesākt ar sevi, jā, jo, lai kaut kas notiktu un lai tam būtu iedvesma, lai būtu gandarības par to vispār, ko tu dari, jā, un ka tu eksistē, jā, tev ir no sākuma jātic tam, ka tu esi, jā, jo tu vari būt tādā dziļā naudā, ka tu vari neticēt vispār, ka tu esi un kam tu esi, ja tu vienkārši skrējienā darbo
tu darbojies no pāris programmām, jā, un tas ir tehniski. Tavs ķermenis darbojas vienkārši tehniski. Un ticība ir vajadzīga tam, lai viņi tev pamodinātu. Tu vari atmosties tikai ar ticību, tu vari atmosties no sirds, kas ir tavs uzdevums tev no pašam no sevs būt un ticēt, jā. Un tas, kas jau tev tur, kā es teicu, vairāk vai mazāk iedvesmo, jā, tā ir tava izvēle, un arī to neviens nedrīkst nosodīt, jā. Ja tu esi, teiksim, tur Lego klucīšu krāsotājs, jā, arī tajā nav nekas slikts, jā, jo tu kādam dara labu un kāds to izmantos. Tā kā nekā slikts šeit vispār